Mēs turpināsim ar kompānijas Roche Latvija digitālās stratēģijas vadītāju stāstu. Tā ir Ieva Dzirkale. Un jāsaka, turpinot tematu, jo Roche faktiski arī ir saistīts ar inovācijām medicīnā un veselības aprūpē. Un droši vien, ka daļa no jūsu stāsta būs balstīta tajā, ka iespējas inovācijām ir ārkārtīgi daudz. Ne visas ir vienlīdz vērtīgas. No tām, kas būtu vērtīgas, ne visas ir viegli ieviest. Tomēr tas solis uz priekšu ir jāspēr. Dāmas un kungi, Ieva Dzirkale. Paldies jums. Tātad digitālie rīki un prasmes digitālajā jomā ir līdzīgi kā okeāns vai kā kosmos, kurā var ienirt un peldēt bezgalīgi, bet kaut kad ir jāievelk elpa. Un, manuprāt, līdzīgi, kā to teica Šekspīrs, būt vai nebūt arī digitālā jomā, ir svarīgi atrast atbildi uz jautājumu, vai tas, ko es vēlos izveidot, vai tas, ko es vēlos atrisināt, vai kādam tas būs vajadzīgs. Un šodien es gribētu vairāk runāt par tiem risinājumiem, kuri patiešām dienas beigās var kādam cilvēkam palīdzēt. Mazliet par mani. Kā jau mani pieteica, mans vārds ir Ieva Dzirkale. Ikdienā strādāju uzņēmumā Roche Latvija kā digitālās stratēģijas vadītāja. Un arī manā darba jomā ir tā, ka ir kādas top prasmes, kuras man ir vajadzīgas, lai es varētu darīt savu darbu. Pirmā, kura šodien izskanēja tiešām vairākas reizes, ir radoša domāšana. Un manā gadījumā radošā domāšana ir tāda, ka bieži vien es saskaros ar risinājumiem, vārdiem no medicīnas jomas, no farmācijas jomas, par ko es nekad neesmu mācījusies. Un mazliet tā kā komplementējot to, ko kolēģi šodien stāstīja, es gribu teikt, ka reizēm mēs skolā neiemācīsimies to, ko mēs darīsim. Tā ir noticis manā dzīvē, tāpēc mūža izglītība noteikti būs šīs prezentācijas centrā. Un šeit es esmu pievienojis divas bildes. Viena ir par inovācijām, un šo bildi es nofotografēju savā izlaidumā šogad Bostonā, kur ir teikts, ka uz pieres uztetovētā inovācija, tas arī ir tas, ja reiz esi ienācis inovāciju lauciņā, tas tev sekos vienmēr. Un man prieks redzēt, ka ir arvien vairāk un vairāk cilvēku Latvijā, kas vēlas būt inovāciju radītāji un virzītāji. Un vēl par dažām prasmēm, kas, manuprāt, ir svarīgas arī uz priekšu jebkuram jaunietim, kas apsver darbu gan medicīnā, gan arī veselības aprūpes jomā, ir tas, ka jāspēj apstrādāt lielu informācijas daudzumu. Un te es domāju to, ka ne visu ir jāiekaļ no galvas, un man ir arvien lielāks prieks, ka mūsdienās mēs redzam, ka jaunieši spēj izmantot dažādus resursus un ne visu iemācās. Tas nodara arī manā dzīvē. Tad dosimies uz priekšu dziļumos, un es gribu atzīmēt šo digitālo dažādību. Arī manā darba ikdienā saskaros ar digitālo no dažādiem aspektiem. Piemēram, divi būtu tādi, digitālā veselība un risinājumi, ko burtiski tikko dzirdējām arī par radioloģijas risinājumiem un arī digitālās veselības reģistriem un tā tālāk, kur šie informācija tiek apkopota, kur ir valkājumās ierīces, telemedicīna. Arī šajā jomā nākas kādreiz strādāt. Bet šodien es īpaši gribētu runāt par digitālo rīku pasauli, par digitāliem rīkiem, kurus ikdienā varam izmantot, lai sasniegtu savus digitalizācijas mērķus. Un vārds mērķi šeit patiešām ir svarīgi, jo vienmēr ir jāzina, priekš kam mēs to daram, vai to vajag. Ja? Un daži no digitālo rīku piemēriem būtu dažādas lietotnes, jeb aplikācijas, tīmekļa vietnes, datubāzes, automatizētas programmas, komunikācijas, piemēram, izplatīšanai vai saņemšanai, un, protams, arī analītika. Tā ir mana un manu kolēģu ikdiena, ar ko mēs daudz arī ikdienā strādājam. Savukārt, digitālā veselība ir tehnoloģija un veselības aprūpes apvienojums. Un bieži vien nākas secināt, ka digitālie rīki vairs nav atrauti no digitālās veselības, jo ierīces ietekmē mūs katru. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ikdienā mēs zinām, kuras ierīces un rīki mums ir svarīgi, gan darba dzīvē, gan privātā dzīvē, jo tā gaisa ievilkšana palikt arī realitātē ir ļoti svarīga gan jauniešiem, gan pieaugušiem.
Metīsimies tālāk digitālās kompetencēs, un šodien es nolēmu pievienot šo brīnišķīgo apkopojumu, ko ir radījusi Eiropas komisija, un to sauc DigiComp, jeb digitālās kompetences ietver struktūra pilsoņiem Eiropas Savienībā, bet droši vien var izmantot visā pasaulē, kura izskatās kā šis brīnišķīgais ziediņš. Tātad šīs ir pamatprasmes, kuras ikvienam cilvēkam, strādājot jebkurā jomā, būtu jāapgūst, lai justos digitāli varoši, ja? Darīt gan savus darbus, gan lietot mūsdienās pieejamos digitālos rīkus un arī atšķirt drošu informāciju no nedrošas. Un jūs redzat, šeit ir vairākas šīs prasmes, un ja jūs meklēsiet internetā, jūs saskarsieties ar arī izvilkumu latviešu valodā un arī angļu valodā ir ļoti daudz resursu un video par DigiComp, un patiešām var izpētīt šīs kompetences pilnā dziļumā. Bet, manuprāt, ko es gribētu ieteikt katram jaunietim un arī tālāk jebkuram, kurš jau ir varbūt pabeidzis studijas vai plāno arī mainīt kaut ko savā dzīvē, izlasiet, kādas ir šīs kompetences, iekļaujiet noteikti tās savas kompetences, kas jums padodās savā portfolio. Tas noderēs, lai novērtētu, cik ļoti jūs varat darboties digitālā jomā. Dosimies uz priekšu. Tad šodien es piedāvāju apskatīt tieši vienu kompetenci, kas ir komunikācija un sadarbība, jeb miedarbība vai interaction, ja, kā angļu valodā teiktu. Un digitālās tehnoloģijas bez šī aspekta absolūti nav iespējamas, jo patiesībā, lai vispār inovāciju varētu ieviest šajā dzīvē, par to ir jāspēj pastāstīt, jāspēj to ideju ilustrēt kaut mazliet. Un arī manā dzīvē varu pateikt, ka mana pirmā izglītība ir komunikācija un žurnālistika, un man ļoti daudz dzīvē ir palīdzējis tas, ka es varu paskaidrot to, ko mēs darīsim savā digitālajā jomā, arī manā darbā. Un tā tad izmantosim šo vienu pamatprasmi un aicinu ienirt vēl dziļāk šajā stāstā, kā tad var miedarboties ar digitālām tehnoloģijām. Uzņēmumā, kurā es strādāju, ikdienā mēs izmantojam ļoti daudz agile metodes, dizaina domāšanas metodes. Šeit es arī esmu uzrakstījusi 5 soļus, kas tad tiek iekļauti dizaina domāšanā, un manuprāt, ja es nekļūdos, arī pat pamatskolā jaunieši domā par dizaina domāšanas šiem soļiem. Vidusskolās un augstskolās šie soļi arvien biežāk ir dzirdami, prototipējot jaunus risinājumus. Un arī savā darbā soli pa solim mēs izmantojam šīs metodes, lai vienkārši saprastu, vai tā ideja, kas mums ir ienākusi prātā, vai tas risinājums, kas šobrīd ir pieejams, vai viņš patiešām būs jēgpilns, vai viņš kādam varēs palīdzēt. Un tātad es piedāvāju apskatīt šo pirmo soli, kas ir empātija. Un manā darba ikdienā, diemžēl, ļoti bieži jāsaskarās ar cilvēkiem, kurus ir skārušas ļoti smagas saslimšanas. Un šajā empatizācijas solī vai iedziļināšanās solī, kad mēs domājam, ko tad mēs kā uzņēmums varam darīt, mēs varam sagatavot uzticamu un drošu informāciju cilvēkam, kurš, piemēram, ir saskāries ar onkoloģisku saslimšanu. Un kas mums ir svarīgi, pat neesot ārstam, kas mums ir svarīgi, ko mums ir jāzina par šo cilvēku. Mums ir jāzina, kādā veidā cilvēks meklē informāciju, kā viņš viņu patērē, audio, video, rakstiskā formātā, kas viņam ir ērti. Un visas šīs detaļas patiesībā mums ir jāuzzina šajā empatizācijas posmā. Līdz ar to mēs pat šajā brīdī vēl nerunājam par tehnoloģiju, vai ne? Un šeit es piedāvāju vienu citātu no medicīnas žurnāla The Lancet par to, ka cilvēkam vienalga, vai tās ir labas vai sliktas ziņas, ir ļoti svarīgi būt informētam par savu veselības stāvokli. Un, manuprāt, šo nedrīkst ignorēt, jo, piemēram, sen ir beigusies tā pasaule, ka cilvēks saņem informāciju pie ārsta un dzīvo tikai ar šo mazo informāciju. Google un citi resursi ir izdarījuši to, ka informācija ir tiešām kā kosmos. Viņas ir ļoti daudz, un cilvēks grib atrast šīs atbildes. Viņš nevar apmierināties ar šo
mazumiņu. Un, manuprāt, tas arī ir jāizmanto, piedāvājot cilvēkam informāciju, kura ir droša, patiesa, un viņam izskaidro viņa veselības stāvokli. Tad atgriezīsimies pie mūsu piemēra. Iedomāsimies, ka mēs katrs neesam tomēr ārsti. Arī es neesmu. Bet manā pārziņā ir rīki un arī ir iespēja sadarboties ar kolēģiem, kas var piegādāt šo uzticamo informāciju, ko ievietot, piemēram, arī onkoloģijas pacientam. Tad būtu labi saprast, kurš būtu tas veids, kā šo informāciju nodot cilvēkam interesantā, pieņemamā un saprotamā veidā, jo cilvēki lieto dažādas ierīces, un mums tas ir jārespektē. Ja? Šodien mēs arī uzzinājām par telefonu lietošanu, mākslīgo intelektu, ko tad mēs varam izmantot. Un tad ķersimies klāt pie idejām. Un es piedāvāšu jums 2 idejas, kuras es arī esmu izmantojusi savā darba dzīvē kopā ar kolēģiem. Pirmā ir cilvēcisks chatbots. Un parādīšu pēc mirkļa arī bildi, kā tas izskatītos. Tātad šis chatbots nozīmē to, ka viņš atbild tieši uz tiem jautājumiem, kas šim chatbotam jau ir ievadīti. Ja? Respektīvi, kādam ir jāuzraksta teksts, ko šis chatbots runātu. Viņš runā vai viņa runā latviešu valodā, var runāt jebkurā valodā, var izrādīt emocijas un izskatās diezgan reāls. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, ka šis rīks ir pieejams cilvēkam, kurš patiešām ir ar labu nolūku sniegt godīgu informāciju. Nu, tad šis ir viens no piemēriem. Šis ir Sintēzijas rīkā radījis cilvēks, kurš uzrunā mājaslapas apmeklētājus un saka, ka paldies, jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, jūs noteikti varat izpētīt šo saturu un sniegt mums atgriezenisko saikni. Un ko es redzu no šīs statistikas, ka cilvēks labprāt noklausās šī chatbota uzrunu. Viņam tas ir saistošāk nekā vienmēr lasīt. Līdz ar to man ir jāņem vērā arī cilvēka satura patērēšanas manieres, kur šeit es varu teikt, ka nākotnē, manuprāt, šādi cilvēciski chatboti būs arvien vairāk, tāpēc jāspēj nošķirt, kad tas ir īsts un kad tas nav. Šī jaukā dāma, noteikti uz ielas viņu nesatiksiet. Nu. Jā, skeptiski, ja? Es domāju, ka ir diezgan liela iespēja, ka satiksim gan. Viņu? Varbūt kādreiz. Tā būs jauna inovācija. Vēl viena ideja, par kuru gribēju pastāstīt, ir digital human, jeb digitālais cilvēks. Mēs ar kolēģiem tieši runājām, vai mēs runāsim par cilvēcisku digitālo cilvēku vai vienkārši digitālo cilvēku, kas viņš ir. Un šeit ir piemērs arī ar dāmu, kura reālā dzīvē neeksistē. Un kas ir īpašs šai dāmai, viņu ir iespējams attīstīt tādā veidā, ka viņa gan runā, gan dzird un atbild tieši uz to jautājumu, ko cilvēks ir uzdevis. Un patiesībā tas ir jau tāds cits komplicitātes līmenis, kurā ir jāstrādā, lai varētu sagatavot saturu priekš šāda digitālā cilvēka. Bet kas ir lieliski, piemēram, mūsu jomā, kur es strādāju, ir arvien vairāk šie cilvēki, kas vēlas būt dialogā par saviem jautājumiem, par, piemēram, veselības stāvokli. Cilvēkam vairs nepietiek tikai izlasīt informāciju, bet cilvēks grib reflektēt un diskutēt. Un šeit es saredzu, ka šādi digitālie cilvēki varētu atrisināt šo nepiepildīto vajadzību, ka var runāt arī sev ērtā, diskrētā vietā par sev ļoti sensitīviem un sāpīgiem jautājumiem, kā es minēju, piemēram, iepriekš, ja tā ir onkoloģija, kur ir ļoti sarežģīta jautājuma virkne, kas cilvēkam ir radusies, tad, manuprāt, digital human būtu tas risinājums, kurš varētu palīdzēt daudz cilvēkiem, un savukārt tiem, kas to attīsta, kā piemēram mani vairāki kolēģi, ir jātīst arvien vairākas prasmes, kuras iepriekš nebija aktuālas. Ja? Izdomāt dažādus dialogu kokus, ko nu cilvēks varētu pajautāt. Jā. Un ko es gribēju pateikt, šis digitālais cilvēks izrāda emocijas tik realistiskā veidā, ka patiešām rodas sajūta, ka tas ir īsts. Bet
Atgriežoties pie tā, ko es minēju pašā sākumā, manuprāt, ir ļoti svarīgi pirms jebko radīt, un to arī daram mēs ikdienā savā darbā, parādīt risinājumu prototipu, jeb pašu pirmo versiju potenciālajai mērķa auditorijai. Un tas nozīmētu to, ka risinājums nav jāievieš vai jāizstrādā līdz galam, bet vismaz tādā daudzmaz, cik nu digitāli taustāms varbūt šis līmenis ir jāparāda mērķa auditorijai. Ko viņi teiks. Ja? Šī atgriezniskā saikne un spēja to fiksēt, pieņemt, būt fleksiblam un ieviest to, manuprāt, ir tās prasmes, kuras ir ļoti aktuālas jebkurā posmā un jebkurā darba vietā un arī izglītībā. Respektīvi, vienmēr sagatavoties tam, ka lietotāja vajadzības var atšķirties, ka mana ideja iespējams ir jāadaptē, un to daram ikdienā arī mēs. Nu tad, atgriežoties pie šīm digitālām kompetencēm no Digicom, manuprāt, tas būtiskākais, ko es esmu iemācījusies savā darba dzīvē, ļoti svarīgi šīs kompetences salāgot ar reālo dzīvi. Arī manā uzņēmumā strādā daudz kolēģi, kas mani izaicina un saka, hei, bet kam tas būs vajadzīgs? Ja? Kas lasīs šo saturu? Kā šis saturs sasniegs cilvēku? Vai tas kādam palīdzēs? Un tādā veidā tas arī tā kā trenē, kā olimpiādē, manuprāt, kā kolēģi šodien dalījās, vienmēr meklēt jaunas risinājums, lai tas, ko mēs daram, kādam palīdz. Jo tā ir daļa arī no personīgās izaugsmes un arī palīdzība cilvēkam. Nu tā, tas arī bija, ko es gribēju šodien pastāstīt. Paldies par iedziļināšanos un niršadu. Jā, ja tas immerse, tā iedziļināšanās, un ne, tas ir tas grūti tulkojamais vārds, tāda iegrimšana, ja tā drīkst teikt. Tas ir ļoti interesanti, jo tad, kad jūs izvirzījāt to problēmu jautājumu saistībā par medicīnas tehnoloģijām, un pirms sākāt rādīt to meiteņu fotogrāfijas, kuras neviens uz ielas nesatiks, kaut gan tur prototipa detaļas ir no ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, tātad jūs visus tos varat kaut kur satikt. Man, starp citu, pirmā ideja, kas nāca prātā, bija tieši Latvijas apstākļos, tā kā saprotot, cik lielā mērā mums, piemēram, pietrūkst medicīnas personāla, kas automātiski nozīmē ārstu ļoti ierobežotu laika resursu, lai runātu ar pacientiem. Un man šķita ļoti vērtīgi citā kontekstā, bet es gribu saprast, vai mēs jau šobrīd varam apjaust tādu to sarunu botu vai chatbotu nākotni, kurā mēs runājam nevis par iepriekš, tā teikt, iestudētas informācijas attainošanu visdažādākajos veidos, bet patiešām pēc mēra tās diagnozes attainošanu reāla laikā. Jo citiem vārdiem, vai kāds man spēja pateikt, ka tu ej un pēkšņi iesāpējās celis. Ja? Un šīs būtu jēdzīgi, kad dāma vai kungs, lai kas tas arī nebūtu, ja? Man varētu kaut kur galvā nosuflēt, ir kārtībā. Vai tieši otrādāk pievērs uzmanību, stāja, gaita, es nezinu, kas tur vēl. Ja? Cik tuvu vai tālu mēs esam no šādas nākotnes? Domāju, ka esam diezgan tuvu. To arī pierāda ChatGPT, protams. Jā, Watsons taču arī, man liekas. IBM Watsonīši taču vajag. Bet tādas manas pieredzes un arī runājot ar kolēģiem startautiski, kur mākslīgais intelekts tiek izmantots pat varbūt lielākā apjomā nekā Latvijā, es secinu, ka šis reālā cilvēka faktors, viņš paliek arvien svarīgāks. Jo tieši cilvēks būs tas, kas pateiks, ka ir svarīgi limitēt nedrošas informācijas pieejamību. Jo jebkurš mākslīgais intelekts, viņš tomēr ņem no kaut kurienes informāciju. Un tāpēc ir svarīgi pieturēties pie tā, ka tas, kurš izplata šo risinājumu, vienalga, kur viņš atrodas, ka viņš ir godprātīgs un ar cēliem mērķiem. Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Bet tehnoloģijās ir iespējams viss. Jā, bet, cik es zinu, tad šobrīd mēs tādā likumdošanas rāmī pūlamies atrast šo regulējumu Eiropas Savienības kontekstā, kādā veidā tad šos te algoritmu darbinātos procesus, tā teikt, pakļaut ētiski saprotamām normām. Tās, starp citu, ir savā ziņā gan barjera, gan aizsardzība šos tehnoloģijas attīstībai. Tāpēc man bija tas jautājums, cik ātri vai vēlu tas nenotiks. Jo, kā man ir teikuši daži cilvēki, nākamie 5 gadi būs ārkārtīgi interesanti, runājot par to. Viņi jau ir. Man liekas, patiesībā arī ģeopolitiskā situācija to pierāda, cik daudz šie mākslīgā intelekta risinājumi jau tiek izmantoti un pieejami. Tāpēc šis juridiskais regulējums vai tiesiskais regulējums
viņš var bremzēt mazliet šo attīstību, bet viņam ir liela nozīme arī, lai pasargātu mūs pašus. Līdz ar to šeit ir tā komunikācija, ja? Spēt nodot to inovācijas vajadzību un tāpat laikā arī veidot kaut ko jaunu. Ja, bet tas ir interesanti, jo te divas šīs sfēras, tā teikt, privāto personas datu aizsardzību sadurs ar to, ka vislabāko atbildi spēj sniegt tikai tāds algoritms, kas spēj operēt ar, es atceros, ļoti lielu datu kopu tur ārpusē, kas varbūt ir anonimizēti pārējo 8 miljardu cilvēku dati, bet tā spēja saprast, tās ir tikai divas pasaules, bet tās faktiski satiekas manī jūsos, vai ne? Telefonā, mobilajā ierīcē. Vairs nelietoju. Paldies, tā bija Ieva Dzirkala no kompānijas Roche Latvijas, stāstot par to, kādā veidā ir iespējams domāt par inovācijām medicīnā.